Diena 2. Labrīt! Saka, labrīt! Mēs esam sataisījušās jau plus cik. Es esmu jau gatava, vienīgais man šāda zaļā gumija jānoņem no rokas. Mēs esam... Pēc sejas to nevar pateikt, ka tu esi gatava. Pēc sejas es esmu gatava, es esmu uzkrāsojusies. Ne krēmu. Mums vajag krēmu steidzami. Šā, skrienam. Pa nakti mēs ļoti labi gulējām. Nē, es zinu, ka es pamodos. Tad jām bļaustījās. Un es aizgāju gulēt, jo man bija viena alga, kas bļaustās, kas nē. Es gribēju gulēt. Kaut kā tā. Jā, tie lietuvieši, viņi vienkārši neciešam radījumu. Smirdīgi. Jā, Dārpa. ak Dievs, viņi atbrauca, piesmirdināja mums visu gaiteni. Gaisa masku vajadzēja. Gāju dušā. Tur gāzes masku vajadzēja, lai iziet vispār cauri tam gaitenim, jo tur tā smirdēja pēc sasīdušiem sieriņiem. Pēc vecām olām. Nē, pēc acām olām, nē, pēc sasīdušiem sieriņiem, pēc sasvīdumu vispār. Jā, tātad mēs gatavojamies. Ir pulkstens, cik pulkstens? 8 šeit. Kādas? Ui, jāsaģieties. Pulkstens ir 10:08. Ui, jāsaģieties. Uzskolējās stundas ir. Un, nē, vispār nē. Ir 9. Jā, mūsējiem ir 9. Un, jā, un mūsējiem ir stundas čau visiem. Lai jums veicās stundiņās, prieks par jums un tā. Ja kāds grib Robertu. Nezinu, kur viņš ir. Jā, Roberts tusē savā istabā. Roberts ģērbjās visu laiku viņš savā istabā. Es arī iegāju pie viņas pieklauvējos, viņš tur bija viens. Un pēc tam vienāsies otrs lietuvietis, viņš bija smuks. Nedīvs. Viņš bija smuks. Tas ir, ko viņš... Jā, višķīt. Bet mati būs priekšā. Un tad... Kā matus tā? Vai arī es tev varu iedot? Tev ten redzi? Tu augšā. Čau! Mēs esam autobusā. Gaidam. Zane? Čau! Robert? Saka čau. Čau. Zane. Kristiāna? Jā. Saka čau. Venī? Tūlītās mēs brauksim koncertēt. Jā, mēs esam autobusā kopā ar baru cilvēkiem no Viļņas. Jā, viņi ir ļoti daudz, un viņiem ir vesels liels autobus, kurš ir pustukšs. Es nezinu, kāpēc viņš ir pustukšs, bet viņš ir ļoti liels un tā. Kā tu jūties? Labi paiet brokasts. Jā, bija garšīgs, uztaisīja hamburgeru. Lien ārā no kadra, nu. Runā ar cilvēkiem. Uztaisīja hamburgeru no garšīgām... Hamburgeru no garšīgām dāsām. Un mēs darām kafiju. Un bija garšīgi. Jā, ļoti labi. Nu kā, tev ir uztraukums tagad? Nā. Jā vai ne? Nē. Es nesapratu no sākuma. Tā, labi, tā, uzgaidiet. Tad būs nākamā intervija. Gaidiet. Tā. Nu, Robert, nāc kadrā. Kā tu jūties? Brīnišķīgi fantastiski. Tev uztraukums ir tagad pirms koncerta? Nenormāls. Man 3 rokas. Nopietni? Pastāsti. Ko tu jaunu esi ko tu esi jaunu uzzinājis šīm dienām? Kaut ko esi jaunu uzzinājis? Daudz. Kurš to es ar Robertu runāju? Tikai es silts. Te ir siltiem. Pastāsti, kā mums tagad ir laikapstākļi? Brīnišķīgi. Saulītes spīd. Sniegs. Aiz mākoņiem. Dziļais malkums. Dziļais mākoņiem mums ir tāda dzeltena svītra horizonta. Jā, nu labi. Mēs dzīvojam Piedzvēršanu viesnīcā. Radisonā. Augstākā Zane. apkalpošana. Radisons jaunieši. Tā saucamais, jā. Ēdināšana vienkārši, vienkārši 2 ēdienas. Un ko vēl pateikt? Dieva ēdienas. Nu labi. Ok, tad es eju no tevs projām, ja? Labi. Čau. Kristiāna, kā tev iet? Labi. Jā? Jā, labi. Jā. Zini, kur es gribu? Nu. Šausmīgi gulēt gribu. Tā. Jā. Kā tu šodien jūties? Izgulējušies, neizgulējušies. Man bija ļoti briesmīgs sapnis. Kā tev patika šīs brokastis šorīt no rīta? Garšīgi. Garšīgi? Ko tu ēdi šorīt no rīta brokastīs? Es ēdu kaut kādu dīvainu maizi. Un
Un ļoti garšīgi desa. Kā tev šeit patīk? Zanē? Jā, pagaidi. Kā tev šeit patīk? Labi patīk. Labi patīk? Silti, bet ne silti. Augsti, bet ne augsti. Es nezinu, es nemāku paskaidrot. Nu labi, tā es iešu pie Venijas. Davai, čau. Venija? Čau, kā tev iet? Man iet labi, es ļoti gribu pagulēt. Man liekas, ka man ir bišķis maz. Miega, bet tā viss ir baigi forši un vēl es gribu ļoti atpakaļ uz Latviju. Bet man šeit arī patīk. Tu esi uztraukusies? Šobrīd nē, bet es domāju, ka tad, kad es aizbraukšu un ierādīšu kādai publikai, man būs jāspēlē. Es sākšu trūkt. Kā tev patīk šīs dienas laika apstākļi? Es priecājos, ka nelīst. Es redzu, tur ir gaiši zils. Tur ir gaiši zils debesis bišķiņas. Ar mākonīšiem. Tiešām? Jā. Es ceru, ka tos mākoņus aizpastīs un būs skaists laiks šodien. Tikpat skaists, cik vakarīs. Vai tev patīk mūsu kaimiņi? Viņi ir ļoti skaļi. Lai neteikt vai. Jā, tas Tā gan. bijusi tāda saskarsme ar viņiem vienīgi tad, kad vakardien man viens no viņiem pieskārās. Wow! Jā. Nu, skaidrs. Ko tu vēlēs novēlēt cilvēkiem Latvijā? Smaidiet, cilvēciņi priecājoties par dzīvi. Dzīves skaista. Jā. Kristiāna, ko tu novēlēs Latvijas cilvēkiem? Brauciet man pakaļ. Bet kā, Es novēlēšu nopietni. nopietni. Atvediet vasaru, lai jums ir silti. Jā. Jā. Labi. Zinu, ko es domāju? Nē. Gribu dzert ūdeni. Labi. Kristiāna, ies dzert ūdeni, Venī. Pacieties ūdeni. Venī. Domā par dzīvi. Un ar to šis Gaidām kakā. kadrs ir beidzies. Viņa nav. Atā! 1853, vai arī kā es viņu tur nosaucu. Jā! Kā mēs jūtamies cilvēki? Forši. Labi. Kā jūs nospēlējāt, nodziedājāt? Kā jums likās? Jau tā klausītājiem. Un kā jums patīk klausītāji? Kam mēs vispār spēlējām? Tāds jautājums. Maziem bērniem. Valdorfs skolā. Jā, un pastāstiet vairāk. Mēs baigi forši nospēlējām. Jā. Jā. Jums patika, ja? Jā. Jums Jā. patika tā Esmu akustika? uzlādāta. Jā, viegli bija dziedāt. Jā. Tas gan. Tāds sajūta, ka autobus vai Dāvids. Jā, Dāvids, veicien tev, tāpēc, ka tu esi ar mums arī Vācijā. Laikam. Jā, tu esi. Nevis nekur. Mēs vienkārši, tu esi visur, kur vien tu vari būt. Kas ir šit? Jā. Zanē, kā tu jūties? Slēdz laikam nēdu. Ko tu? Tu ļoti labi nospēlēji. Kāds ir tavs veiksmes noslēpums? Stāsti man. Man nav tāda. Kā tev nav tāda? Ko runā? Tātad atkārto visu, ko tu teici. Tātad tu teici, es tev prasīju, kāds ir tavs veiksmes Tādā noslēpums. augstāks trāsnīs rezultāts. Kāds ir tavs veiksmes noslēpums? Stāsti. Latvija. Man veiksmes noslēpums. Un lietuviešu sniegums tev patika ļoti? Jā. Kā direktori. Direktors skolotē pasakiet čau! Stāsti. Kā tev patīk? Nu, tev patīk publika? Tev patīk, kā viņi dzīvoja līdzi mūzikai? Ļoti labi. Es griežos pie Roberta. Čau! Robert! Stāsti, kā tu jūties pēc nospēlēšanas? Izvarots. Ak, Dievs! Dievs, Robert. Jā. Izvarots. Un stāsti, nu kā tu nospēlēji? Nu tā, ļoti labi ar sirdi un dvēseli. Jā. Un tev viss izdevās, kā tu biji iecerējis? Jā, perfekti. Perfekti. Un arī ļoti patika, no sirds patika. Vai? Klavieres bija ļoti labas. Jā, labākās klavieres, kurām es vispār dzīvē esmu spēlējis. Jā. Man arī ļoti patika, kā es nospēlēju. Man ļoti labi skanēja, es teikšu. Es ceru, ka tā bija. Jāpaprast, protams, skolotājiem Tā būs pēc bija. tam. Tas ir mans viedoklis. Robertam patika. Un, ja Robertam patika, tad viss bija ļoti labi.
Tad tas ir tas, ko man vajadzēja sasniegt. Jā, tagad mēs dodamies ekskursijā. Mēs dosimies ekskursijā. Mēs šobrīd stāvam pie baznīcas tādas. Tur skanēja zvans. Skanēja zvans bez 12. Tas ļoti nepierasti, jo Latvijā ir mazliet savādāka sistēma un tā. Bet jā, mums te patīk. Ir ļoti šauras ieliņas, mēs nezinām, ko mēs te darām, kāpēc mēs apstājāmies, jo mēs vienkārši stāvam uz vietas. Mēs joprojām esam pie tās baznīcas, ja jūs redzat. Mēs bijām Brīvā Valdorfa skolā. Tur bija mazi bērni. Nīga tur bija. Tur bija neģerēni, tur bija aziāti, afroamerikāņi, aziāti, tur bija parastie vācieši. Neģers. Kurš? Tas ir tas aziāts. Zana vienkārši Zana. Jā, mēs bijām Brīvā Valdorfa skolā un ko lai citu pasaka, Tur bija ļoti jauki, mazie bērni dzīvoja ļoti līdzi lietuviešu sniegumam, jo viņiem tiešām bija tādi uzkurinoši skaņdarbi. Jo viņi tiešām tā dod vienkārši iekšā, es nezināju, ka lietuvieši tādi ir. Viņi tā dod vienkārši, tikai iedod, tā galīgi traki. Man liekas, mums vispār neatceras, mums bija depresijas. Jā. Nē, mums bija ļoti romantiski. Direktors teica to, ka bija tāds pretstatiņš mazliet tāda atšķirība, ka bija romantiskais un klasika, un pretstatā bija tāds džess un bum, bum, bum. Jā, bet tādas tās kultūras ir, jā. Katrs rāda, ko vēlās un māk. Tā kā mums pie sirds vairāk ir klasika un romance, tad mēs rādam to, ko mēs vēlamies. Nākamais epicentrs būs mums ekskursijas vieta, uz kurieni es nezinu, kad mēs dosimies, jo mēs vēl joprojām stāvam pie tās baznīcas. Kur mēs dosimies? Mēs dosimies uz muzeju, cik es dzirdēju, bet mēs paskatīsimies, uz kuriem mēs dosimies. Labi? Tā! Mēs beidzot uzzinājām, kur mēs esam. Mēs būsim pie Ziemeļjūrā. Jā, nekāds muzejs nebūs mums te nekas. Mēs esam pie Ziemeļjūras šeit veiņš. Čeka 3/4. Jā. Tā bija Renātas telpa. Mēs kāpsim kaut kur augšā skatīt. Visiem klicināja vienu citātu. Viņa tā bija. Tā bija viņa. Jā, šeit veiņš mazliet būs, bet nav tik traki. Un jā, mums būs epicentri ir video. Un veiņš būs. Mums jau teica, mēs peltkastīmes paņēmām. Es jau teicu, ka pa pliko jāiet, bet peltkastīme var būt. Labi. Būs tulītās jums arī no augšas skati. Atā! Mēs beidzot esam pie Ziemeļjūras. Jā, skatieties. Tur aiz muguras viņa ir. Smuks putns, grib kanēļa teikt. Bet zināt, ko es vēlos? Es vairāk nevis vēlos, bet Kristiāna. Man liekas, ka man viņa neizstās tik liela. Man liekas, viņa ir milzīgs ezers. Viņa neizstās pēc jūras. Pasties, tur nav horizonts. Ir horizonts it kā, bet viņš ir dīvains ļoti, viņš ir iepaļš un tā jūra ir ļoti maziņa, jo tas horizonts viņš iet. Tā. Mums ir vestas. Mēs esam kaut kādā atkrituma poligonā. Redzēšanas. Skatieties. Pilns ar minioniem. Mēs pašķīrāmies. Jā, mēs esam pilni. Mums būs bildes, jūs redzēsiet.